tā ir procedūra ar Jēzus svētā gara. Sveicināti. Čau. Nu, sveiki, šī ir procedūra. Nē, stāv šādi. Tātad šim cilvēkam ir no 20 gadiem iedzimta problēma. Viņu sauc, es nezinu, kā viņu sauc, bet viņam ir grūti pakustēties, viņš iet šādi, te kreisās kājas, kustību traucējumi, roku kustību traucējumi, kopš dzimšanas. Tātad muguras smadzenes atrodas šeit, muguras smadzenes vada visu ķermeni, jā, kā mēs redzam. Tātad, no Dieva uzmana uz šī krustiņa, no paša Dieva uz tieši šī krustiņa, nāk signāls svētais gars. Tātad, no Jēzus Kristus, no Jaunavas Marijas, tie ir dzīvi pierādījumi. To, ko tu filmē, tie ir dzīvi pierādījumi. No svētā gara nāk uz šeien. Uz svēto komuniju, šeit un šeit. Tātad, no turienes aiziet uz šeien, un slimība, kas viņam ir iekšā, nāk caur krustiņu atpakaļ uz manu roku. Pa visu ķermeni izdalās mana slimība. Tātad tu uzņem to negatīvu enerģiju? Es visu uzņemu. O ko tu viņi darīs tālāk? Vemšu ārā. Es vemšu ārā un garīgi atdošu visu atpakaļ to, ko izdarīju. Es atdodu garīgā veidā šādu negatīvo enerģiju. Es to notabasēšu. Nē, tagad nav. Un tagad... Un viņš tagad aizgāja, jā. Pēc... Redz, tad, kad es izdaru... Viņš uzreiz... Sliktais aiziet. Jā, aiziet uzreiz augšā. Tie ir dzīvi pierādījumi, ko tu filmē. Tie ir dzīvi pierādījumi. Tā, vēlreiz lūdzu pacelt kreiso kāju. Tu redzējies, ko? Yes! Viņš... Klausies, vai, pagaid, nē. Vai tu vari apstiprināt, ka tu šo kāju šādi cēl pirms tam? Нет. Ты эту ногу, ты поднимал так сначала. А сейчас как ты поднимаешь? Покажи. Tu redzējies? Vesels? Vēl nē. Сначала ты поднимал так, а сейчас еще раз. Redzēji, dzīves pierādījums. Nofilmēji? Jā. Tu vari apstiprināt, что сначала тебя очень... Ты так поднимал. Да. Tas ir dzīves pierādījums. Nē, pagriezies. Muguras smadzenes atrodas šeit. No Jēzus Kristus nāk uz šeien, aiziet uz šeien, uz manu roku, uz visu ķermeni. Un iešo. Lūdzu. Dzīves pierādījums. Tātad viss, kas ir slim pie manis. Šajā reizē es pavēltu, es šodien 3 cilvēkus jau pavēltu, ja esmu izdziedinājis. Vairāk vai mazāk. Viss, kas ir slim, droši pie manis. Lūk, šis cilvēks ir tīrs pierādījums Jēzus Kristus esamībai. Jēzus Kristus ir bijis pirms 2000 cik tur tiem gadiem. Viņš ir dzīves pierādījums. 2013, ne 12 gadiem. Kurš? 12, ja? Nē, viņam 36 laikam gadu bija, ka nomirs. 36? Nu, mīnus 2012. Jēzus Kristus! Tas ir YouTube'ā? Šitais taisno iet. Jā. Šitā ir sensācija. Šī ir sensācija. Jēzus Kristus bija pirms 2013 gadiem. 12? Nē, mīnus 36. Mīnus 36? Nu, 2012, mīnus 36. Jā. Liekas, 36 gadiem vecā viņš nomira. Jēzus Kristus bija dzīvs. Jēzus Kristus bija dzīvs. Es varu to pierādīt. Kā tev sauc? Ilija. Viņu sauc Ilja. Es esmu Mārtiņš. Šo krustiņu es dabūju no viena mācītāja. Es garīgā veidā apmainīju sirdis un es tagad dziedinu. Man jau nav Marija. Es piedzimu galerijā centrs. Šo krustiņu man uzdāvināja mācītājs. Šī ir sensācija, ko jūs tagad filmējat. Šī ir tīrākā sensācija. Šo krustiņu, kurš maksā 5 miljoni, 15 miljoni, viņam vispār nav izskaidrojama cena, ir pieder tikai vienīgais cilvēks, kurš audzēja vēzi un HIV ārstē. Tas ir Mārtiņš Gricmans. Viens video ir YouTube'ā, kur no vēders sāpēm es ņēmu ārā. Un tur bija ar skaidriem lieliem burtiem uzrakstīts, ka vairs nesāp. Mīļās dāmas, ja jums ir problēmas ar rošu un vadiem, es ceru, ka nav droši pie manis. Šis cilvēks var apstiprināt to, ka no sākuma viņš cēla kāju šādi. Un tagad ты поднимаешь ногу, так, покажи еще. Ну вот, lūdzu, Jēzus Kristus bija pirms 2000 mīnus 36 gadiem. Paldies tev! Nu ko, kādi ir tavi komentāri?